Tā. Sveicināti visiem! Es, Elizabete Zeltiņa, pastāstīšu par manas referātas tēmu, universālu tēmu video rakstā. Nu, un sāksim ar to, kas ir transferbūvju jeb transferbūvju nozare. Kas ir vienkārši sākot būtiska valsts ekonomika un iedzīvotāju mobilitāte, kā arī nodrošina satiksmes plūsmu un infrastruktūras attīstību. Regulējām pārbaudes uzturēšanu un izmantojam drošas, izturīgas metodes veidi, kas turpmāk šajā prezentācijā tiks pastāstīts. Priekš ceļiem un tiltiem. Nu, sāksim ar to autoceļu labiekārtošana, jeb tā īsumā pastāstot, tas ir kompleksa sistēma, paaugstina satiksmes drošību un uzlabo ceļu lietošanas komfortu. Īsi pastāstot par šiem piemēriem, par šiem punktiem ar piemēriem, satiksmes drošības uzlabošana, tas ir vairāk zīmes, barjeras, apgaismojumi. Vides integrācija, tas ir vairāk estētisks inženieru būves, jeb arī vides atpūtas vieta. Pie papildus infrastruktūra, tas ir veloceļi, pārēja gājiens un ieturas. Pie ekoloģiskiem risinājumiem tas ir trokšņu sienas, kas tur troksnis iekšā tiltā un, trokšņu sistēmas parasti liek pie tiltiem un apsargā apkārtējo vidi no trokšņa, no lielas intensitātes trokšņa. Nu, un ūdens novadīšanas sistēma, tas ir vairāk kā kādas caurtekas. Runājot tālāk, tiltu inspekcijas, kas nodrošina, tiltu ilgmošību, pārbauda drošību un funkcionalitāti ik pa laikam. Mums ir 3 inspekcijas un 1 metode. Runājot par inspekcijām, regulāras atšķiras no viņiem visiem pārējiem 2 inspekcijām. Tas ir 1 vai vienkārši 2 reizes gadā vieglas redzamas detaļas pārbaudes. Bieži tas ir vienkārši vizuāli apskatīt, vai tas stils viss ir droši vai nē. Pie galvenā inspekcijām tas ir vairāk kā 5 vai 6 reizes gadā ar speciālu aprīkojumu detalizētu visu pārbaudīt. Nu, un inspekcijas ir tad, kad kaut kāda avārija notiek, vai kaut kādi plūdi notiek, vai kaut kā grūti, pieeju elementu vajag pārbaudīt. Un NDT, ja vienkārši sākot, tas ir neiznīcinoša kontrolas metode. Tas ir, ar ultraskaņiem, radāriem defektu noteikšanu izveidot uz tiltu pārbaudi. Runājot tālāk, mums ir betona bruķakmens segums. Mums ir 6 punkti, un pastāstot ātri, tad pamata stabilitāte. Tas ir vienkārši pareizi sablīvēts grunts un pret salu izturīgs šķērboslānis. Pie ūdens novadīšana tas ir vienkārši arī pareizs šķērslīpums un dzēšanas sistēma. Pie sānu atdure tas ir vienkārši kvalitatīvas betona apmale, kas ir kas vienkārši novērš bruķakmeņa izviršanos, varētu teikt tā. Bruķakmens kvalitāte, tas ir vienkārši kvalitatīvs bruķakmens ar atbilstošiem standartiem, ar atbilstošu biezumu, izturību. Jā, kaut kā tā var teikt viņu aprakstot ātri. Iegultnes slānis, tas ir vienkārši vienmērīgs smalks kvarca smiltis slānis, slāņa stabilitāte. Un šūju pildījums, tas ir arī smalks smiltis, bet blīvi sastāstei. Tādas ir atšķirības starp iegultnes un šūju pildījumu.
Runājot tālāk, mums ir autoceļi. Jeb autoceļu ikdienas uzturēšana. Mums ir galvenie 3 punkti, kas es pievēršu klāt. Tas ir seguma uzturēšana, zīmes uzturēšana un aprīkojumi. Runājot par katru, tad seguma uzturēšana tas ir, kā teikt, kaut kāda tur pēdra aizvēršana. Jā, pēdra aizvēršana te iet. Piezīmes uzturēšana tas ir vienkārši sakot, kad tur notīra sniegu uz ceļiem, vai arī tur liek speciālu speciālu maisījumu ar smilti vai sāli, lai netiktu slideni. Un mums ir aprīkojuma uzturēšana, kas ir ļoti, ļoti, ļoti pieminēts pie autoceļiem. Tas arī vienkārši arī var pasakot. Tas ir zīmes, barjeras, zīmes barjeras aprīkojumi. Ja. Zīmes un barjeras. Jā, zīmes barjeras apgaismojumi. Pat šādi. Runājot tālāk, mums ir dronu pielietojumi. Vai vienkārši tagad, arī var viņus saukt par bezpilotiem aparātiem, kas ļoti, ļoti labi mums mūsdienas ļoti palīdz priekš tiltu analīzes. Vienkārši sakot, mums ir drons, kas daudz droni, kas analizē, skanē tiltu un tad to var detalizēt, redzēt aplikācijā. Re, kur tā izskatās mūsu piemērs šoreiz. Tas man ļoti, ļoti iepatikās, ka viņi visi ļoti labi nepastāsta, bet parāda. Un veicot vēl vienu pieminējumu, man ļoti, ļoti patīk, ka šajā dronas versijā metodas ļoti labi var redzēt ar zilu krāsi, kas ir, var redzēt augstumu, un zilā krāsa tas ir zemes, un oranža krāsa tas ir augsts. Augstums. Ar tādu veidu. To es ļoti, ļoti pievēršu uzmanību. Runājot tālāk, mums ir betona kvalitātes pārbaude. Mums ir 2 metodes, kas es ietveru šajā prezentācijā. Tas ir iznīcinošas kontrole IK un neiznīcinošas kontrole NDT. Atšķirība no viņiem var teikt, ka iznīcinoša kontrole tas ir, kā teikt, betona spiedes stiprība pārbaude. Tas ir mums mūsdienas ļoti, ļoti izplatīta. Mēs ņemam kaut kādu kubiciņu pēc standartiem un viņu pārbaudam tā veida ar stiprību. Un neiznīcinoša kontrolas metode. Tas ir vienkārši pārbauda betonu kvalitāti. Un ņemot vienu no metodas piemēriem, metodas piemēra testiem, es varu pieminēt Šmitu testu, Šmitu āmurku testu. Mums ir, piemēram, šitāds priekšmets. Mums te parādīt skala. Un ar šito te mēs viņu, protams, pārbaudam. Te ir ļoti, ļoti labs piemērs parādīts, kā to dara, un te mums parādīs skala. Un to mēs varam droši visu pierakstīt. Tas vairāk izmantots ģeodēzijā. Jā, varētu. Man šķiet, vajadzētu. Un tā arī sanāk ar visām šīm metodēm. Kāpēc mums metodas vispārīgi ieviestas ik pa laikam jaunākas un jaunākas? Tāpēc, lai nākotne būtu vieglāk visu attīstīt, nevajadzētu ļoti, ļoti daudz darbiniekus laiku ieņemt, vai arī daži metodas ir kvalitatīvas. Un kvalitāte mūsdienas priekš ceļiem un it īpaši tiltiem, kuri katru dienu, ikdiena ļoti lielas intensitātes, tas ir ļoti, ļoti noderīgi mums. Es par to šobrīd video ierakstā beidzu. Paldies par uzmanību. Satiksimies!